Mēs jau esam arī daļa sabiedrības, mēs esam daļa valsts, un mēs visi veidojam to valsti kopā. Un zinātnieks jau arī vienmēr cenšas domāt dažādas risinājumus, kas ir svarīgi sabiedrībai, videi un visam kopumā. Bet par tām inovācijām runājot, vispār tas termins inovācijas kā tāds ir interesants. Ko nozīmē vispār inovācijas? Jo inovācijas nevienmēr ir kaut kas jauns. Amerikā ar kolēģiem bieži vien ir tā saruna, kāda nauda tev ir šī soft money vai hard money. Un hard money Latvijā tas ir plus mīnus tikai tajā tenūra profesūras līmenī. Soft money nozīmē kaut kāds projekts, tā kā 1, 3, 5 gadi, un tad tas beigsies. Un tieši kā Daniela teica, tad būs kaut kas jauns jāmeklē, un ir tāds stress, bet ja ir tā saucamā cietā nauda, tad ir stabilitāte. Mūsdienās zinātnē ir tikai un vienīgi starptautiska, man liekas, tu nevari sēdēt savā valstī un kaut ko darīt, ir jābrauc uz konferencē, tīklošanās, viss mobilitātes, arī postdoc programmā, mobilitāte ir obligāts nosacījums. Un pat ja pēc mūsu postdoca kāds ir iepazinies ar kādu citu universitātes profesoru un paliek tur, nav jau teiks, ka viņš nebrauks kaut kad atpakaļ, un varbūt viņš vēl kādu izveidos sadarbību. Esiet sveicināti raidierakstā Redzi tālāk. Mūsu šīs dienas tikšanās devīze skan šādi: no laboratorijas līdz risinājumam – jauno zinātnieku pieredze. Latvijā atbalsts jaunajiem zinātniekiem tiek virzīts tādos 3 ceļos, lai palīdzētu nostiprināties pētniecībā, tūlīt pēc doktora grāda iegūšanas vai vēl studiju procesā. Viens no šiem ceļiem ir pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts, un šajā raidījumā mēs bieži izmantosim vārdu postdoc, tātad angļu valodas saīsinājums, tas nozīmē pēcdoktorantūra. Un atbalsts šajā posmā ir ļoti nozīmīgs, un šo programmu sauc pēcdoktorantūra Latvijā, kas sniedz finansējumu jaunajiem zinātniekiem līdz 10 gadiem pēc doktora grāda iegūšanas savu pētniecības projektu īstenošanai, arī mobilitātei un iespējai tīkloties Latvijas zinātniskajās institūcijās un arī privātajos uzņēmumos. Otrs ceļš ir fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti, un trešais – doktorantūras granti un jauns darbības modelis, proti doktoranti var saņemt nodrošinātu atalgojumu vai darba līgumu jau studiju laikā, nevis tikai stipendiju, kā tas bija agrāk. Tas palīdz jaunajiem pētniekiem, zinātniekiem un kopumā ņemot talantiem pilnvērtīgi fokusēties uz pētniecību, nevis meklēt papildus peļņas iespējas ārpus savas nozares. Un šodien par šo tematu un vēl citām niansēm, kas saistītas ar jauno zinātnieku darbu, šodien sarunāsimies ar Latvijas Zinātnes padomes pēcdoktorantūras programmu nodaļas vadītāju Baibu Kajaku Kargani. Sveika! Sveiki. Baiba vada un koordinē valsts mēroga pasākumu, ko es jau minēju iepriekš, pēc doktorantūras pētījumi, kas atbalsta jaunos zinātniekus pēc doktora grāda iegūšanas. Un Baibai blakus ir Daniela Godiņa, ķīmijas zinātņu doktore, Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūta pētniece, kura strādā postdoc projektā, polimēru sorbentu sintēzei, veltot savu uzmanību, un to viņi skata caur bērza mizas ekstraktvielu un suberīna depolimerizācijas produktu izmantošanas prizmu. Un tas notiek, lai skatītos, kādus jaunus materiālus ir iespējams izveidot, izstrādāt no šī pētniecības fokusa. Un Daniela ir arī Latvijas jauno zinātnieku valdes locekle. Sveiki! Un Danielai blakus ir Jānis Lazovskis. Jānis ir pētnieks Latvijas Universitātes klīniskās un profilaktiskās medicīnas institūtā. Viņš ir iegūst doktora grādu matemātikā Illinois Universitātē Čikāgā. Un pašlaik Jānis arī strādā pie pēcdoktorantūras projekta, kurā izmanto matemātiskās topoloģijas modeļus un mākslīgā intelekta algoritmus,
lai uzlabotu kuņģa vēža un priekšvēža stāvokļu diagnostiku. Un arī Jānis darbojas Latvijas Jauno zinātnieku apvienībā kā biedrs. Sveiks, Jāni! Ievads garš, bet arī tēma ir pietiekami sazarota, un tas, ar ko mēs varētu sākt, parunāt par tādu tā kā notikumu gaitu, vai to var saukt arī par ceļa karti, kā konkrēti pētniecības projekti vai pētniecības rezultāti nonāk pie savas pārvēršanās, realizēšanās reālos praktiski pielietojumos risinājumos. Un jums ir arī, es pieļauju, pieredze, kā tas notiek varbūt citu valstu zinātnes procesā, kā tas notiek pie mums, kāds ir šis, kā jau es pieminēju sākumā, kāds ir tas, tā gaita no laboratorijas līdz risinājumam. Un, protams, pēc tam Baiba no savas perspektīvas, kā zinātnes padomes pārstāve, var arī noteikti papildināt, bet tad mēs sāktu droši vien ar praktisko zinātni. Jā, protams, tā ķēde sākas ar ideju, ko vispār pētīt un ko darīt. Un, protams, zem šīs te idejas jau slēpjas arī vairāk aspekti, jo ir svarīgi, ka šai te idejai ir ne tikai fundamentāls pielietojums, bet arī praktisks pielietojums. Un šī te ideja, protams, realizējas no sākuma laboratorijā. Manā gadījumā tas ir Koksnes ķīmijas institūtā, kur mēs pētam dažādus šos te biomasas pārstrādes procesus. Un laboratorijā jau esot šim te pētījumam, šim te eksperimentam, ir jāsaredz, kā un vai vispār tas varēs realizēties arī lielākos apjomos. Jo, protams, ir ārkārtīgi svarīgi, ka mēs skatāmies uz zinātni no fundamentāla aspekta, ka mēs izpētam, bet mēs skatāmies arī, kā tas var tālāk realizēties un kā mēs varam piesaistīt industriju. Jo šajos te pētījumos un projektos ir ļoti, ļoti būtisks punkts un aspekts, ka mēs esam spējīgi savus pētījumus pārvērst industriālā mērogā un piesaistīt industriju un tādā veidā veidot šo kopīgo sazaroto ciklu, kur mēs kā zinātnieki esam spējīgi runāt ar uzņēmējiem, ar industriju un piedāvāt savus šos te risinājumus. Un, protams, tad tālāk jau, kad šis te pētījums, šī te ideja ir pārbaudīta laboratorijā, kā viņi strādā, tad mēs varam to realizēt, ja tas, protams, ir iespējams jau lielākos apjomos. Un ir ļoti svarīgi, ka šis te ceļš nav sadrumstalots, kad visu laiku ir šī te savstarpējā komunikācija, ka visu laiku ir šis te atbalsts nevien mums kā zinātniekiem iekšēji, bet arī šis te atbalsts starp zinātni un industriju. Un, protams, arī svarīgs punkts, ko nedrīkst aizmirst, zinātnē ļoti svarīga ir pacietība, ka mēs esam spējīgi būt pacietīgi, jo vienmēr būs kaut kādi posmi, kad kaut kas nesanāk, neizdodas. Un tad ir svarīgi, ka mums ir dots šis te laiks, kas bieži vien ir varbūt limitējošais no otras puses, no šiem te uzņēmumiem, no industrijas, jo tur ir vajadzīgs ātrums, tur ir vajadzīga savā ziņā arī skriešana, bet zinātnē tā skriešana nestrādā. Tur ir jābūt lēniem pētījumiem, pārdomātiem, lai mēs iegūtu tiešām patiesu ticams un vērtīgus šos te rezultātus. Būtībā šis ceļš no idejas līdz jau realizācijai ir ārkārtīgi interesants. Man, pieņemsim, arī tas ļoti patīk. Un mana ideja, pieņemsim, par postdoc projektu nāca tā strauji, vienkārši skatoties, kur vēl mēs varam izmantot kaut kādus šos resursus, kas jau tiek izmantoti manā institūtā, un skatīties vēl papildus ceļus, kā mēs šo dabas produktu varam pielietot, lai radītu vēl produktus ar pievienoto vērtību un tā kā nedaudz jau vairāk aiziet prom no fosiliem resursiem, naftas resursiem. Varbūt tu vari papildināt kaut ko no savas puses. Jā, man ir ko papildināt. Es tagad domāju, kā tās domas saformēt. Es varbūt varu komentēt, tu pieminēji,
kā tas notiek citās valstīs. Un man pirmais postdoks, šis ir mans otrais postdoks, pirmais bija Lielbritānijā. Un īstenībā pētnieciskais darbs līdz brīdim, kad es sāku šo postdoku, bija teorētiskā matemātikā. Un tas, ka pēcdoktorantūras programma ir pēc nosacījuma saistīta ar industriju, tā nebija mana pieredze. Un, protams, es par tādiem zināju un bija iespējas, bet bija arī ļoti daudz fundamentālo pēcdoktorantūras projektu. Un tāpēc arī man pārceļoties uz Latviju, es domāju, labi, es redzu šādu iespēju, paskatīšos, kas te notiek. Un tad viens no, tad, kad skaidro projektu, bija teikts, ka 80% no visa tā budžeta tiks doti, es varbūt precīzi nepateikšu, laikam rūpnieciskiem, rūpnieciskiem, tas uzmēnu, ka vajag kaut kādu prototipu, kaut ko var piedāvāt citiem uzņēmumiem projekta beigās. Un, būdams matemātiķis, es sapratu, ka man lielāka iespēja dabūt to naudu, ja es eju pēc 80, nevis pēc 20. Un to sakot, mana pieeja bija, es centos atrast pielietojumu tam, kas man jau interesē. Un sanāca to atrast, pa laimi ir cilvēki, speciālisti, zinātnieci, kuri darbojas šajā jomā. Datorzinātnieki galvenokārt manā gadījumā. Bet es teikšu atklāti, reizēm, es vēl vien pierodu šai situācijai, ir sajūta, ka tas praktiskais ir kaut kā pievilkts tam visam klāt, jo, es saprotu, ka tā ir tā realitāte, bet manas intereses noteikti ir vairāk fundamentālā teorētiskā līmenī. Pa laimi ir iespēja, un es pa naudu nesūdzos, bet kaut kā liekas žēl, ka šī ir, vienīgā iespēja, kā pēc doktorantūras nodrošināt stabilu zinātnisku pētniecības darbu. Gribētos, ka būtu kaut kādi modeļi, kā ir, piemēram, Igaunijā, kur viņi paņem no Eiropas pētniecības padomjas šos starting grantus. Postdoku varētu salīdzināt šim starting grantam, bet tur ir daudz brīvāka izvēle. Un kaut kā, tas man liekas, ir kas drusku pietrūkst. Es varbūt, ja drīkst papildināt, es pilnīgi piekrītu tev, jo būtībā arī es esmu specifiski analītiskais ķīmiķis, un līdz ar to varētu teikt, ka visu man dzīvu vairāk balstās uz fundamentāliem pētījumiem. Un tad līdz ar to, lai es arī varētu šoņemt šo te postdoc projektu un garantēt sev, tā teikt, to vietu, tad arī man bija nedaudz jāpamaina tas virziens, kurā es strādāju, lai pievienotos papildus šis te praktiskais aspekts un lai es tiešām iegūtu kaut kādu produktu, kas tālāk realizētos uz industriju. Bet es pilnīgi piekrītu, ir ļoti, ļoti svarīgi, ka mums arī paplašinātos šis te tīkls ar projektiem, jauniem zinātniekiem, pētniekiem, lai mēs saskatītu arī to patieso jēgu un vērtību šajos te fundamentālajos pētījumos, jo tas ir, būtībā viss arī pamatā. Ja mēs skatāmies uz šiem te pētījumiem, kas jau ir aizgājuši uz šo te industriālo aspektu, kur mums ir reāls produkts, tāpat visa pamatā ir pētniecība, ir šis te fundamentālā zinātne. Tāpēc, tas būtu pilnīgi un absolūti piekrītam un ļoti, ļoti svarīgs aspekts Latvijā, kas attīstītos vairāk. Es varbūt drusku piekomentēšu, tas noteikti nav pārmetums. Nē, tas ir vienkārši tāds, ko mēs kā zinātnieki varam no sevis dot un mūsu kaut kāds redzējums. Un man liekas, Latvija, nopietni pieiet doktorantūrai, teiksim, labi, kopš neatkarības noteikti. Pēc tam vairāk, un citās valstīs, tas ir jau vēsturiski attīstījies, tāpēc ir tikai loģiski, ka ir vairāk resursu, kurus veltīt nevis tikai risinājumiem, kurus vajag šodien, rīt, parīt, bet, piemēram, pēc 5-10 gadiem. Tas prasa tādu, lielāku stabilitāti, lielāku tālredzību, un man liekas, ka Latvija iet uz to pusi. Tas, ka mēs nostiprinam, mēs Latvijas valsts nostiprinam šīs zinātniskās programmas, kā jau tika minēts arī tas FLPP, tas tikai norāda, ka šis rūp Latvijai, un es domāju, ka mēs nonāksim līdz tam, kas dar visiem zinātniekiem. Nonāksim baigās. Es domāju, ka nonāksim, kad kaut kādā mērā tas jau visus to iet. Protams, jāņem vērā arī šajā aspektā ir tas, ka Latvijā diezgan zems līmenis ir, nevar teikt pavisam zems, bet daudzi uzņēmumi nesadarbojās, tātad neiet pētniecībā iekšā. Viņi
tas ir loģiski, jo Latvijā tas uzņēmumu skaits pamatā lielākā daļa ir mazie un vidēji uzņēmumi. Tur, protams, tas finansējums ir zinātnē, ir tomēr vajadzīgs ieguldīt. Un, līdz ar to tad tā sadarbība neveicās tik ātri, nevadās viņa tik ātri. Tādā ziņā postdoc programma ļauj tātad jaunajiem zinātniekiem attīstīt savu karjeru. 3 gados viņi var audzēt savu to kapacitāti un visu, lai tad, kad tas projektiņš viņu jau beidzās, tad viņi varētu jau par to komersantu, varbūt jau pat ir izveidota kāda sadarbība. Un tā mēs to zinātni ienesam tajos praktiskajos risinājumos, kas varētu celt mūsu to dzīves kvalitāti un tā kopumā attīstīt Latviju palēnām. Tas nav tāds, kā jau Daniela teica, ātri 1, 2 un notiek. Un otra lieta, ko es varbūt varētu pieminēt, kāpēc tad mēs varbūt tajā fundamentālajā, kāpēc ir tie 20%, ja, nevis varbūt 50/50, kā mums gribētos, bet ir tā, ka postdoc programma ir struktūra fondu programma, tātad ir Eiropas atbalstu, tas ir ERAF finansējums, un šīs programmas tomēr paredz attīstību un inovācijas valstī. Līdz ar to fundamentāls ir pats sākumiņš, un tad tur mums ir tie 20% un 80% jau ir tas, lai mēs jau ietu lēnām uz kādu tehnoloģiju, uz kādu risinājumu, jau kādu rīku, lai jaunie zinātnieki jau domā, kā to nest iekšā industrijās. Ļoti interesanti, ka mēs pieskārāmies šim aspektam par uzņēmējdarbības sektoru un būtībā tādu kūtrumu no šīs puses iesaistīties sadarbībā ar zinātniekiem, mūsu kontekstā arī ar jauniem zinātniekiem, jo nesen par šo tēmu tika veikta socioloģiskā aptauja, un tā rezonance no uzņēmējiem bija tāda, ka tādā teorētiskā līmenī viņi ļoti labprāt, vispār tā ideja, der, būtu interesanti, bet ja viņiem bija jāiztēlojas situācija, ka rīt jau ierodas kāds zinātnieks vai institūcija ar konkrētu piedāvājumu tai sadarbībai, tad viņi nav gatavi. Kur tam varētu augt kājas? Tā nav tikai Latvijas problēma. Protams, jā. Vienkārši tas saskanēja ar to, ka nesen bija šī ziņa par šiem datiem. Tas, ko uzņēmumi mums norāda, es varbūt tam ātri, tad, ka viņi grib tā ātri. Tā kā jau Daniela teica, mēs gribam ātri, mums interesē šis, vai tas aizies vai nē, ja mēs paņemam zinātnieku, viņš tur sāk pētīt, vēl kādu publikāciju nedodies uzraksta, vai vēl kaut ko, bet viņi vēlas to ātri zināt, tas strādās, nestrādās, vai tur kaut kas sanāks vai nesanāks. Tā ir nauda, laiks ir nauda uzņēmumiem. Un sanāk šajā brīdī tad uzņēmums sāk domāt. Nav tā, ka neviens nepiekrīt. Ir, kas mēģina un darbojās, bet tā ir. Es varbūt arī piebildīšu, man liekas, ka vēl viens papildus iemesls ir uzņēmumi grib kaut kādu pārliecību, ka tas, ko viņi izmēģinās, ka tas darbosies. Un, ja, piemēram, ir kaut kāds jau labi zināms zinātnisks atklājums, kas ir pielietots tur un tur, ar tādiem un tādiem rezultātiem, tad šim te nākamajam uzņēmumam ir apmēram skaidrs, kas notiks, kāda būs rezultāti, ko sagaidīt. Bet, ja svaiga zinātniece atnākos un teikus, tagad šis te mainīs visu pasauli, un labi, bet vai kāds cits to ir izdarījis, un ir tāda neskaidrība, un tāpēc uzņēmumi nevēlas uz to riskēt. Vai nē, nevis bet. Jā, tas ir viss. Būtībā, bet tad atkal ir tā problēma, ka mums kā zinātniekiem visu laiku ir jārada jaunas idejas un kaut kas jauns, bet ja mēs nākam ar to jauno pie tā uzņēmumu, ka mēs sakam, ka tas ir kaut kas inovatīvs, ko neviens nav darījis, un tad ir šis tā aspekts, ka mums ir šķietam jārada kaut kas pilnīgi jauns, bet tajā pašā laikā tas atkal varbūt ir slikti, jo nav pietiekama šī bāze, uz ko mēs varam balstīties, un tiešām teikt, tas strādās. Bet zinātne lielākoties balstās uz to, ka mums ir jābūt visu laiku spējīgiem radīt kaut ko jaunu, visu laiku iet uz priekšu, jo pat, ja mums ir kaut kāds viens projekts, mums jau ir jādomā nākamais risinājums, mums jādomā nākamais ceļš, jo
jo projekti ir ar limitētu laiku, un parasti teikšu atklāti, ka šīs laiks varbūt ir par īsu, lai pilnībā arī tas pētījums varētu attīstīties un realizēties, jo šīs te idejas viņām jābūt ir vairāk ilgtermiņā. Jo bieži vien šobrīd tā situācija ar zinātnē ir tāda, ka mēs skrienam, mēs radam jaunas risinājumus, mēs šo te risinājumu realizējam tad tajos 3 vai 5 gados, un viss. Mums ir tas jānoliek kaut kādā savā ziņā maliņā, un mums ir jārada atkal kaut kas jauns, lai mēs dabūtu kaut kādu jaunu projektu, jo ja mēs varbūt balstamies uz to iepriekšējo pētījumu un projektu, tad bieži vien tas netiek pieņemts un akceptēts un dabūt šis projekts, jo tas jau ir kaut kas jau izpētīts. Bet tā ir, protams, arī globāla savā ziņā problēma. Tā nav tikai Latvijā. Tas ir vienkārši tas aspekts, ka zinātne vairāk ir aizgājusi no tā termiņa ilgtermiņš un ilgtermiņa domāšanu uz kaut ko tādu īsāku un fokusētāku uz kaut kādu momentu. Latvijā ir šīs te jaunās tenūru profesūru vietas, un tās, man liekas, ir pietiekami stabilas, kur cilvēks ir saņēmis ļoti lielu ilgtermiņa atbalstu, un tad ir tāda stabilitāte gan pašam cilvēkam, teikt, labi, ok, tagad kaut kāda grupa zinātniski tiks veidot, kaut kāds viens virziens tiks attīstīts ilgtermiņā, un tā arī, man liekas, ir vieglāk veidot sadarbības ar uzņēmumiem. Un te ir tā atšķirība, jo, Amerikā ar kolēģiem bieži vien ir tā saruna, kāda nauda tev ir šī soft money vai hard money. Un hard money Latvijā tas ir plus mīnus tikai tajā tenūru profesūras līmenī. Soft money nozīmē kaut kāds projekts, tā kā 1, 3, 5 gadi, un tad tas beigsies. Un tieši kā Daniela teica, tad būs kaut kas jauns jāmeklē, un ir tāds stress, bet ja ir tā saucamā cietā nauda, tad ir stabilitāte. Un bieži vien Amerikas, Kanādas, Lielbritānijas universitātēs tiek pasniegšana un pētniecība apvienota. Protams, tie universitāšu modeļi nav tieši tādi, kāda mums te ir, un tur ir daudz lielāki tie budžeti, bet tad ir tāda skaidrāka vīzija, ka labi, universitāte noalgo pētnieku tieši šajā jomā, un tagad tiks attīstīta šī joma, un tad ir viss skaidrs, un tad uzņēmumiem ir arī interesi, ja mums šī tēma patīk, un tad var kaut kā pielāgoties, un nav tādi ļoti šauri rāmi, kur labi, mums ir tāds un tāds iznākums tādā laikā, tādā datumā, ar tādu darba pakotni, ir tāda vieglāka sajūta, ka mēs šo varam realizēt to, ko mēs vēlamies. Kādas ir tās metodes, kā jūs satverat pāri plūstošās vēsmas par to, kādas inovācijas ir nepieciešamas šodien? Jo te arī mūsu tajā iepriekšējā sarakstē pirms raidījuma pieminējām inovāciju teoriju, un tas nozīmē, ka saistībā ar to, kas notiek pasaulē, mums jau tiek doti kaut kādi konteksti, kas iezīmē tās tukšās zonas, kur inovācija, kā lai varētu teikt, kliektina kliedz, ka tur ir nepieciešams kaut kas. Kā jūs to nopēlējat, un varbūt Baiba var dalīties, kā jūs varat palīdzēt no savas puses to ieraudzīt? Jā, es domāju uzreiz, pabeidzot varbūt to, ko teica Jānis ar Danielu, ka tā ilgtermiņa finansējumam, protams, ir ļoti liela nozīme. Tā, kad ir nepārtrauktība un ir loģiski, bet vienlaikus, manuprāt, jāņem vērā, ka šobrīd vispār pasaulē zinātne kā tāda mainās, zinātniekam ir jāmainās. Jaunajam, arī vecajam zinātniekam varbūt, kas jau ir jāraksta projekti, kas varbūt agrāk tā nebija, ir jānāk uz podkastiem, ir jāreklamē zinātne. Tiem ir obligāti, jā. Ir jāveic dažādi publicitātes pasākumi, gan obligāti, gan nevari vairs palikt tikai laboratorijā pēc būtības. Un līdz ar to ļoti liela nozīme arī, protams, ir universitātēm, kuras tos savus zinātniekus atbalsta un skatās, kur ir tā iespēja, kur ir tā programma. Protams, valsts mērogā. Tā jau kaut kādā mērā visa tā vide, kur mēs esam, viņa no tā arī veidojās. Zinātnieks nevar viens pats, viņam vajag to uzņēmumu, mums vajag sabiedrību, kas dod to impulsu, ko mums vajag, ko sabiedrībā vajag, kā celt to kvalitāti. Līdz ar to, ja tā ziņa, arī zinātnieks ir sabiedrība, un viņš jau redz, un
zinātne un tā projektu rakstīšana šobrīd ir tāda, ne tikai Latvijā, tas ir visur, arī Eiropas komisijas visi tie projekti. Protams, šajā situācijā Latvijas zinātnes padomē mums ir nacionālais kontaktpunkts, kas palīdz. Ja ir tikai vēlme un interese pēc būtības var, tad ir jāņem un jāmeklē. Protams, tu nevari sēdēt un gaidīt, ka tev visu atnesīs, tā teikt, uz paplātes, bet tas jau ir jaunais zinātnieks, man liekas. Varbūt ne gadu ziņā jaunais, bet tā nozara, visa tā joma mainās. Jā, es pilnīgi piekrītu. Zinātniekam ir jāiet līdz laikam un jāmainās un jāpielāgojas tam, ko savā ziņā no viņa arī prasa. Jā, zinātniekam ir jābūt tādam ļoti multifunkcionālai personībai, jo, kā jau arī minēja, ir tā, ka tiešām mums ir jābūt spējīgam gan izdomāt šo te ideju, gan to realizēt, gan novadīt, nomenedžēt, pa vidu arī mācīt jauniešus un viņiem parādīt to, ka tā zinātne ir kaut kas aizraujošs, kaut kas ar tālāku skatu nākotnē. Bet es, piemēram, tam pielāgojos, man tas arī patīk, jo savā ziņā tas mūs kā zinātniekus tikai veido par personībām, kas ir ļoti, man liekas, svarīgs arī aspekts, ko mēs nedrīkstam aizmirst, ka mēs esam personības un mēs esam kā gan sabiedrības daļa, bet savā ziņā arī tāda vērtība, ko nevajadzētu tā ik pa laikam varbūt kādam nopelt sabiedrībā, ka tie zinātnieki jau neko nedara. Jo mēs jau esam arī daļa sabiedrības, mēs esam daļa valsts, un mēs visi veidojam to valsti kopā. Un zinātnieks jau arī vienmēr cenšas domāt dažādas risinājumus, kas ir svarīgi sabiedrībai, videi un visam kopumā. Bet par tām inovācijām runājot, vispār tas termins inovācijas kā tādas ir interesants. Ko nozīmē vispār inovācijas? Jo inovācijas nevienmēr ir kaut kas jauns. Manā skatījumā inovācijas ir kaut kas, kas ir domāts arī ilgtermiņā. Tas ir tīri arī, protams, nākot no institūta, kur es strādāju. Jo mums viss būtībā šis te jaunais, arī, ko mēs izdomājam, tas viss balstās uz ilgtermiņu. Tā kā manā skatījumā, jā, inovācija ir ilgtermiņš, ka mēs domājam, kā tas var tikt pielietots, kāda tam ir vispār jēga, ne tikai fundamentāli, bet praktiski arī, un kā mēs varam veidot to ciešāku to sadarbību, zinātni, industriju, sabiedrību kā tāda. Un es domāju, ka inovācija arī būs tajā, ka tiešām sabiedrība līdz galam sapratīs zinātnes vērtību un ka nebūs varbūt tik ļoti kaut kāda plaisa starp zinātnieku un sabiedrību un tad zinātniekam nebūs visu laiku jājūtās kā lielajiem aizstāvim, kas iet un stāsta un bezmaz tādā stresā par saviem pētījumiem, ka viņi ir svarīgi un ka to finansējumu vajag. Jo ir ļoti, ļoti svarīgi, ka mēs visi darbojamies kā komanda. Ka nav šī sašķelšanās, ka neviens nesaprot, kur tad īsti pazūd tā nauda un ko tad tie zinātnieki tajās laboratorijās dara. Bet, jā, es vairāk par to ilgspēju domāju. Es pieminēšu, ka man strādājot Latvijas universitātē, es daudz saņemu visādus informatīvus pasākumus, kaut kādas reklāmas jānotiek šī inovāciju iespēja, inovāciju atbalsts, kaut kādi tīklošanās pasākumi, un es uz tiem līdz šim tā skeptiski skatos, es uz vienu biju, un tur tā pamata sajūta bija, labi, sabāzīsim kaut kādu cilvēku no šīs puses vienā telpā un no otras puses tajā pašā telpā, un tad cerēsim, ka kaut kas notiks. Un tur, man liekas, kaut kas pietrūka, jo vajag kaut kādu kopēju tēmu, kaut kādu kopēju mērķi. Es arī, ir žēl, bet ir kaut kāds paradoks, jo tās inovācijas, tas ir kaut kas, tā kā aktuāls, ļoti, ļoti būtisks tieši tagad, un cilvēks, kurš daudz nezina par šo tēmu, tur ir daudz lielāka pārliecība, un jo vairāk tu uzzini, jo vairāk tu saproti, cik komplicēta un daudzpusīga ir tā tēma, tāpēc zinātnieki ļoti dabiski varbūt nav gatavi tagad likt uz pilnu banku uz kaut ko pilnīgi jaunu un inovatīvu, jo, saprot, ka, te varbūt nekas nesanāks, un domājot par to realitāti, mēs nevaram visus kauliņus likt vienā stūrī, mums ir kaut kā vairākas projektu iespējas reizē jāmenedžē, tāpēc tās inovācijas, tur, protams, ir un kaut kur eksistē, bet, jā, vairāk tādā ziņā, ka
jāsaprot, jāredz, kur tas ir būtiski, kur nav, un jāturpina savas intereses tām pielāgot. Es varu papildināt vēl, varbūt, ka ir jāveicina interese, jo Jānis arī ir bijis visparastākajā, piemēram, mēs aizbraucam pie jauniešiem, ja tu viņam kaut ko interesantu pastāst, viņš ar interesi tiešām sako līdzi, un viņam tas patīk, ko viņš skatās, bet ja tu aizies šādu pasākumu, kur ir varbūt tām, kādas dažādi pārstāvi, un viņam nav tās pirmās intereses, nav, kas viņu tā, pavelk līdzi, tāpēc citreiz varbūt ir jau jāmēģina tā mērķētāk. Konkrēts uzņēmums, kuram ir kaut kāds tas viens virziens un konkrēts zinātnieks, nevis visus salaižam vienā. Latvijas Universitātes profesors un infektologs Uga Duntis intervijā Latvijas Rādio stāstīja par savu novērojumu saistībā ar jaunajiem ārstiem, kuri dodas strādāt uz ārzemēm un ne tikai strādāt, bet ļoti bieži arī paliek tur uz dzīvi. Un profesors uzsvēra, ka tas notiek ne jau tikai naudas dēļ vai tātad atalgojuma, bet viņš uzsvēra, ka jauni cilvēki mūsdienās ļoti izteikti vēlas, viņu galvenās vērtības ir skaidrība, konkrētība un arī nodrošinājums viņa darba vietā. Es skaļi neturpināšu to secinājumu, jo acīm redzot Latvijas situācijā kaut kas no tā iztrūkst, bet tad kāda būtu jūsu, Daniela un Jāni, kāds redzējums par šo jūsu darba ikdienu un arī tad, kad vēl varbūt bijāt savu karjeru sākuma posmā, nodrošinājums, skaidrība, konkrētība, atbalsts, kur tā trūka, kur jūs to guvāt un ieraudzījāt, ka tā, te var būt man palīgi? Zinātne nāk ar tādu aspektu, ka nevienmēr tev būs tā stabilitāte, diemžēl. Un bieži vien mēs jau varbūt esam pie tā pieraduši, un mēs jau uz to rēķinamies, ka tu nekad nevar zināt, kā būs tālāk. Ja viss lielākoties balstās uz projektiem, kurus tev kā zinātniekam arī jābūt spējīgam rakstīt un saņemt. Un tad būtībā tu dzīvo uz 3, 5 vai 1 gadu nav šīs tā skaistā ilgtermiņa sajūta, ka tev ir tā stabilitāte. Jo zinātnē, diemžēl tā stabilitāte ir diezgan sadrumstalota, un mēs lielākoties tad balstamies uz to, vai ir vai nav projekti. Jo atbalsts no valsts zinātnē ir, bet varbūt nedaudz to gribētos lielāku, lai būtu lielāka šī iekšējais arī iekšējā stabilitāte, ka viss būs labi arī pēc 3 vai 5 gadiem. Bet atbalsts, manā gadījumā atbalsts nāca arī gan no universitātes, gan no institūta, kur es strādāju. Institūtā mēs vienmēr atbalstam studentus un ļaujam studentiem vienmēr arī gan iegūt šo izglītību, gan arī strādāt, kas arī, manuprāt, ir ļoti svarīgi, ka šādos institūtos vienmēr ir tā lieliskā iespēja, ka tu paralēli studijām var strādāt jau kādā pētījumā, projektā, kas dod arī tādu jau stabilitāti tīri studentam kā tādam, jo bieži vien jau varbūt, kamēr mēs studējam, mēs nevaram īsti atrast konkrētajā novirzienā darba vietu, un tad šādi institūti ir lieliski iespēja, kur studentam rast stabilitāti, papildus praksi un izaugt jau tālāk par pētnieku un zinātnieku kā tādu. Bet es teiktu, kur tā problēma ir varbūt tieši tajā, ka trūkst tās komunikācijas, ko jau mēs arī sarunā minējām, trūkst tās komunikācijas tīri starp šo
ne tikai privātiem sektoriem un zinātniekiem, bet tīri arī varbūt valsts mērogā un tālāk starp zinātnieku. Kādas ir tās zinātnieku vajadzības, kādas ir tās institūcija arī vajadzības? Zinātnieki, mediķi, jauni profesionāļi, kuri izvēlas pārcelties uz ārvalstīm darba dēļ, atalgojuma dēļ, iespēju dēļ, man liekas, ka nevis man liekas, bet viņi ir vēl ar vienu daļu no Latvijas. Latvijas diaspora ir ļoti bagāta. Daudzās valstīs šie cilvēki turpina strādāt, turpina sadarboties ar Latviju un padarīt viņus par tādiem negatīviem tēliem, atkal kāds aizbrauc prom vai aizbēgt. Man liekas, ka tas tikai palielina to plaisu un samazina iespēju, ka kaut kāda sadarbība turpināsies. Mēs jau dzīvojam tādā pasaulē, kur tā fiziskā vieta, kur mēs strādājam, protams, tas daudz ko personīgi ietekmē, bet starptautiskā komunikācija, konferences, lidošana, braukšana, tas viss ir salīdzinoši daudz vieglāk. Un man liekas, ka tā ir milzīga vērtība, kas ir jāizmanto. Un tas, ka cilvēki izvēlas braukt un ir veiksmīgi ārzemēs, tas ir fantastiski. Un šie cilvēki ir sasnieguši augstāku līmeni, nekā viņi varētu Latvijā sasniegt. Un varbūt tieši tas ir, kas uzņēmumiem interesē, kaut kāda starptautiska pieredze. Protams, Latvija un identitāte un mēs un mūsu zeme, tas jau, protams, ir arī iemesls, kāpēc es te esmu. Bet man pārceļoties, es ļoti aktīvi sapratu, ka tā bija apzināta izvēle, ka man te nav iespēju, man pašam tās ir jāveido. Katru gadu ir ļoti daudz postdoc pozīcijas, kaut kādas assistant professor, associate professor, teaching professor pozīcijas visā pasaulē, tieši manā jomā, ļoti specifiski, kas tieši man der, bet nekas nav Latvijā. Igaunijā nekas nav, Lietuvā nekas nav. Varbūt Zviedrijā kaut kur tuvu. Es pat apsveru nākamos projektus ar kādām citām ārvalstu iestādēm sadarboties, jo vienkārši tas ir nopietnāk, tas ir reālāk. Un tam nevajag pretoties. Man liekas, ka tā ir tā situācija, un mums ir jāiet tai pretīm. Mums ir jāsaprot, ka mums ir tie resursi, mēs tos varam izmantot, un tā vietā, lai teiktu, labi, tā varbūt brutāli, visiem latviešiem ir jāpaliek Latvijā, mums ir jādomā, kā mēs varam latviešu situāciju uzlabot. Un vienkārši no tādas puses, kā mēs varam to stabilitāti, to drošību, to caurspīdību. Es varētu ilgi runāt par to, cik grūti un cik neparasti un cik nesalīdzināmi, nesaprotami dīvaini ir darba vakances, darba vidas, darba sludinājumi Latvijā, salīdzinot ar ārzemēm. Te ir ļoti grūti ārzemniekiem ienākt. Un, man liekas, ka tas varbūt nav tik būtiski latviešiem. Un, labi, tas nav būtiski, bet ja mēs gribam labāku nākotni, un mums rūp Latvija, tad varbūt ir jādomā, kā mēs nodrošināsim to nākamo paudzi. Un jāliek lielāks uzsvars uz to, kā mēs izglītojam jauniešus, kādas pieredzes mēs viņiem dodam, kādas saskarsmes ar jauniem profesionāļiem gan Latvijā, gan ārzemēs mēs viņiem dodam, un padarīt viņus, tādus drošākus par to, ka Latvija jūs atbalstīs. Būs kaut kāda paredzamība. Tas, ko mēs runājām, varbūt vienīgais, ko es pieminēšu, šī regularitāte zinātnes atbalstam. Tas, ka šie postdoc projekti un FLPP sākas ar kaut kādiem čukstiem. Būs pēc mēneša, būs pēc 2 mēnešiem, visi gatavojieties. Tas nav nopietni. Ja mēs gribam normāli konkurēt ar citām valstīm, tad mums ir katru gadu vienā un tā pašā laikā. Un tas jau ir diezgan stabili. Parasti studentiem, postdoc darbiniekiem ir rudenī šīs vakances, lai sāktu nākamā gada rudenī. Mums ir tam jāpielāgojas, mums ir jānodrošina ilglaicīgi šis finansējums. Labi, varbūt mazāks, bet vismaz stabilāks. Un tad cilvēki sapratīs, labi, te man ir iespēja varbūt šogad, varbūt nākamgad, es varu savu pašreizējo projektu pielāgot, es zināšu, ka tas man strādās tad, un tā, man liekas, mēs visi no tā iegūsim. Baiba, tas tagad nav jāuztver, ka tagad atbildiet. Nē, es gribētu bet īstenībā. Varbūt jūs vairāk zinātu par to, kāpēc ir grūti nodrošināt to regularitāti tajā. Tāpēc, ka finansējums nāk no struktūra fondiem, un visi struktūra fondi ir 7 gadu periods, un
postdoku programma patiesībā pirmo reizi Latvijā sākās 2017. gadā. Tātad viņa gāja 7 gadus, un tas brīdis, kad, ja tā var teikt, izķemmējās tie plānošanas periodi, viens beidzās, otrs sākās. Viens beidzās, tur vairs finansējumu saņemt nevar, otrs, kamēr visus noteikumus, visu izstrādā arī no Eiropas, kamēr viss atnāk, viss sakārtojas, tur ir tā pauze, ja tā var teikt, un tā pauze tad reiz var ievilkt 2-3 gadi, un tad, ir tas posms, un tad atkal, kad sāk aiziet, tad ir diezgan ātri jālaiž ārā, lai mēs varētu tos tajā nākamajā 7 gadu periodā maksimāli daudz atbalstīt jaunos, kur ir gaidījuši jau, un diemžēl tas ir tāds. Protams, ja tas būtu valsts tāda programma, kur būtu atbalstīta regulāri, kaut vai tiešām, kā Jānis teica, mazāka, protams, mēs gribētu un varētu tādu variantu, tas būtu fantastiski, bet šī brīža tā finansiālā situācija to neļauj. Tā kā, arī šobrīd šī programma ir līdz 29. gada, īsumā 30. jūnijam, kad visi pabeigs savus pieteikumu, īstenošanas, savus projektiņus, un par nākamo periodu mēs vēl šobrīd nezinām, kas būs un kā būs. Bet par to mobilitāti varbūt varētu papildināt no tāda viedokļa, ka mūsdienās zinātne ir tikai un vienīgi starptautiska. Man liekas, tu nevari sēdēt savā valstī un kaut ko darīt. Ir jābrauc uz konferencē, tīklošanās, viss mobilitātes, arī postdoku programmā. Mobilitāte ir obligāta, obligāts nosacījums. Un pat ja pēc mūsu postdoka kāds ir iepazinies ar kādu citu universitātes profesoru un paliek tur. Nav jau teiks, ka viņš nebrauks kaut kad atpakaļ, un varbūt viņš vēl kādu izveidos sadarbību. Es pilnīgi pa piemēru, piemēram, Helsinkos universitātē strādā Latvijas jaunais zinātnieks pēc tam, un viņš to Helsinku universitāti var ar, piemēram, Latvijas universitāti vest kopā, un tur veidot to sadarbību, un jau būt spēcīgāki un konkurētspējīgāki, un tos pētījumus konkrētu jomu varbūt attīstīt jau citā līmenī. Daniela iepriekš pieminēja skolēnu viesošanos valsts koknes ķīmijas institūtā, un arī pirms raidījuma pieminējām, ka jāgatavojas šogad festivālam Lampa. Kā jūs redzat platformas, kuras izmantot zinātnes popularizēšanai, kuri ir tie skaļie foršie rupori, ar kuriem uzrunāt šajā gadījumā jau droši vien tos, kuri mācās skolā. Jā, te ir jāskatās īstenībā ļoti uzmanīgi, ko mēs vēlamies uzrunāt. Jo ir daudz dažādas šīs platformas, bet ļoti atšķirās, ar ko mēs uzrunāsim. Šīs ekskursijas pieminētās, protams, šeit ir atkal stāsts par skolēniem, par viņu ieinteresētību. Arī studenti nāk pie mums, bet varbūt tas ir tīri paskatīties, kādas ir šīs te darba iespējas institūtos, kas arī ir ļoti svarīgi, jo, protams, studentiem ir jau lielāka tā garša par praksi, bet kādas ir šīs te darba vietas dažādos institūtos, tur, protams, lieliski nodara arī šīs ekskursijas un komunikācija tīri ar zinātniekiem, bet Sarunu festivāls Lampa, tā ir, manuprāt, ļoti laba un veiksmīga platforma, ko mēs Latvijas Jauno zinātnieku apvienību izmantojam jau vairāk gadu garumā, kur mēs tiešām arī liekam uzsvaru uz šo te jauno zinātnieku kā tādu, kā personību, kā cilvēku, kurš ir spējīgs stāstīt par sevi, saviem pētījumiem, un kurš ir spējīgs stāstīt ne tikai tādiem sarežģītiem terminiem, bet ļoti tādā saprotamā valodā, kas ir ļoti, ļoti svarīgi, kas mums kā zinātniekiem ir jāmācās. Un šajā Sarunu festivālā Lampa mēs arī uzstājamies ar savu programmu, un tur būtībā mēs arī noķeram gan šo te sabiedrību kopumā, un arī bieži vien varbūt uzņēmums, industrijas pārstāvis, kuri arī saprot, ka zinātnieki ir spējīgi pastāstīt par sevi. Un tad, protams, ir zinātnieku nakts, kas arī ir lieliska platforma, ko, manuprāt, kas mani mulsina, ir daudz cilvēku, kas vēl nezina, kas ir zinātnieku nakts, un skolās netiek gan stāstīts par zinātnieku nakti kā tādu. Un te jau atkal mums ir sabiedrība, mums ir viss šis te kopējais skatījums, kuru mēs atkal kā zinātnieki varam nākt un stāstīt un runāt. Tā ka platformas ir,
Bieži vien mums pašiem viņas ir arī jāmeklē. Un, protams, ir kaut kādas platformas, kur mēs tā vairāk individuāli ejam. Piemēram, es no institūta, kur es vairāk stāstu par šo te dabas jautājumu, dažādiem šiem te biomasas jautājumiem, kur mēs varam to izmantot. Tā kā, protams, mums ir jāskatās arī katram no savas puses nedaudz. Tad vēl ir ēnu diena, vai ne? Ēnu diena arī ir ļoti labs veids, kā ieinteresēt jauniešus dažādās šajās te iespējās, kur viņi varētu strādāt, kāda tad izskatās tā reālā ikdiena, kas, manuprāt, ir ļoti, ļoti vērtīgi. Tīri, ja tu nāc no skolas sola, bieži vien tipiskākā profesijas, ko skolēni zina, ir skolotājs. Un parasti, kad tu stāsti, ka tu esi zinātnieks, kas tas tāds par zvēru bezmaz vai kur tāds ir radies. Bet es domāju, ka noderētu vēl kādu šīs te platformas, kur būtu šis te zinātnes komunikācijas jautājums vairāk izcelts, un mēs kā zinātnieki varētu runāt. Jo šeit vairāk, ko es stāstīju, bija šīs te komunikācijas starp zinātni un jauniešiem, bet vēl platforma, kur komunikācija ir industrija ar uzņēmumiem. Un tas, ko mēs jau iepriekš pieminējām mūsu sarunās, ka tomēr tur tas tilts nav tik plaši izbūvēts, un tur, man liekas, ir vēl, kur attīstīties. Tā, man liekas, tā kā ir pilnīgi atsevišķa prasme. Tā kā zinātniekiem ir svarīgi precīzi domu pateikt, bet tas bieži vien nozīmē gari. Un tad vajag saīsināt un kaut kā spēt to domu pateikt īsi un konkrēti un pielāgot pareizai publikai, tur vajag mācīties un tur vajag kaut kā apzināt un no citas puses paskatīties. Tas nav, labi, šis ir tieši tas, ko es daru tā kā izskāpu, un tad, tas ir tā kā vienā teikumā. Jā, tieši tā, mums ir katru reizi būtībā jāsaprot, kā mēs runāsim. Zinātnieks, zinātnieks skolēns sabiedrībai, zinātnieks uzņēmējs. Pilnīgi cits stāsts un pilnīgi cits šis te aspekts. Bet mēs jau lēnām mācamies, mēs jau ejam uz to, man liekas, arī. Baibai piebilst. Es varu piebilst, īstenībā, visu to pašu. Tas ir pamatīgs darbs visu laiku. Tas jau nav tā, ka tu uztais vienu zinātnieku nakti, un tagad visi Latvijas valstī ticēs zinātnē. Tas ir visu laiku tāds darbs. Tu visu laiku stāsti pa bišķiņam, lampa, zinātnieku nakts, inovāciju dienas uzņēmumiem. Un pa bišķiņam tas viss tā lēnām notiek. Arī šodien mēs guvām bišķīti viens ļoti piliens. Svarīgām tēmām par to, kā notiek Latvijas zinātnieku darbs un kā viņi par to domā nākotnes kontekstā. Paldies Baibai Kajakai Karganei, paldies Danielai Godiņai un Jānim Lazauskim, ka atvēlējāt laiku. Es ceru, ka tagad arī tie, kuri nezināja, ka notiek zinātnieku nakts, uzzināja un sekojiet līdzi informācijai plašsaziņas līdzekļos. Un mēs tiekamies nākošreiz un, protams, redzi tālāk. Kopsavilkums. Latvijā atbalsts jaunajiem zinātniekiem tiek organizēts 3 galvenajos virzienos, lai palīdzētu viņiem nostiprināties pētniecībā, studiju laikā vai tūlīt pēc doktora grāda iegūšanas. Pēc doktorantūras pētniecības atbalsts, jeb postdoc posms, finansējums jauniem zinātniekiem līdz 10 gadiem pēc doktora grāda iegūšanas, ietver pētniecības projekts mobilitāti un tīklošanos, fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti, zinātniskās bāzes stiprināšana un konkrēta pētniecības jautājumu risināšana, doktorantūras granti, pāreja no stipendijām uz darba līgumiem un atalgojumu vēl studiju laikā, saglabājot fokusu uz pētniecību. Postdoc programma tiek finansēta no Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem. Finansējuma sadalījums paredz 80% resursu novirzīt rūpnieciskiem pētījumiem, piemēram, prototipu izstrādei, un 20% fundamentāliem, jeb teorētisko bāzi papildinošiem pētījumiem. Projekta pēcdoktorantūras pētījumi darbības gaita no 2024. gada 17. jūnija līdz 2029. gada 31. decembrim. Zinātnes un industrijas miedarbība. Atšķirības ātrumos.
Zinātne pieprasa lēnus, pārdomātus pētījumus, ticamu rezultātu iegūšanai. Turpretī industrijā nereti mēdz gadīties, ka tiek pieprasīts ātrums un tūlītēji risinājumi. Riska faktors. Uzņēmēji, īpaši mazie un vidējie uzņēmumi Latvijā, bieži vien nav gatavi riskēt ar nepārbaudītām, inovatīvām idejām. Tie vairāk dod priekšroku iepriekš zināmiem atklājumiem ar maksimāli prognozējumiem rezultātiem. Inovācijas jēdziens. Inovācija nevienmēr ir kaut kas pilnīgi jauns. To var uztvert arī kā ilgtermiņa fenomenu, kurā ideja tiek pārvērsta praktiskā jēgā un vērtībā sabiedrībai. Diasporas potenciāls. Kā to raidierakstā uzsver matemātikas zinātņu doktors Jānis Lazovskis, zinātnieku došanos uz ārzemēm nevajadzētu vērtēt tikai negatīvi. Latvijas zinātnes diaspora ir resurss. Šie cilvēki iegūst augstāka līmeņa pieredzi, ko vēlāk caur sadarbības projektiem var ienest Latvijas zinātnes vidē, padarot to konkurētspējīgāku. Pēc doktorantūras programmā mobilitāte ir obligāts nosacījums. Zinātne mūsdienās ir starptautiska, un tīklošanās ar ārvalstu universitātēm ir būtiska pat tad, ja zinātnieks uz laiku paliek strādāt ārzemēs. Ceļa karte turpmākajam darbam. Stabilitātes veicināšana. Nepieciešams palielināt tā dēvētā cietā, jeb valsts nodrošinātā finansējuma īpatsvaru un nodrošināt regulāru, prognozējamu projektu konkursu ciklu. Sadarbības tiltu būvēšana. Jāveicina mērķiecīgāka komunikācija starp konkrētiem uzņēmumiem un zinātniekiem. Fundamentālo pētījumu loma. Nedrīkst par zemu novērtēt fundamentālo zinātni, jo tā ir visu praktisko inovāciju pamatā. Komunikācijas prasmes. Zinātniekiem nepieciešams turpināt attīstīt spēju runāt dažādās valodās ar citiem zinātniekiem, uzņēmējiem un skolu jaunatni.